Direktora klubs ir vieta, kur direktori, kas ir iecerējuši savā skolā realizēt nopietnas pārmaiņas, nāk kopā, mācās no uzņēmēja pieredzes, mācās viens no otra pieredzes, pārliecinās, kā lietas strādā vienam un otram, un var šo praksi pārnest uz savu uzņēmumu, lai realizētu soli pa solim to, ko viņi ir iecerējuši. Es iegūstu tādus ļoti labus atskaites punktus pati savam darbam, jo visu laiku mācoties, daloties pieredzē, pēc tam iegūstot kaut kādu pieredzi, kas nāk nevis no skolas, bet no pavisam citas vides. Es daudz ko izmēģinu savā skolā, es pārņemu daudz ļoti interesantas idejas, un es varu pati sevi visu laiku tā kā, vērot. Man ļoti patīk arī šīs pieredzes apmaiņas grupas, kurās mēs strādājam, kur mēs esam tādā vidē, kur tu vari brīvi runāt, jo tu tiecies kopā ar saviem amata brāļiem. Man ir tāda ļoti laba drošības sajūta, kādu es faktiski negūstu nekur citur. Jo man ir žēl, ka Rīgā, piemēram, nav direktoriem šāda veida metodiskas palīdzības, un arī valsts līmenī, manuprāt, nav. Man ļoti patīk tas, ka direktoru klubs ir kā liels atbalsta resurss skolu direktoriem. Un, ja skola ir vadām tāpat vai līdzīgi tam, kā tas notiek jebkurā lielā uzņēmumā, tad tas, kas pietrūkst skolu direktoriem, vai tas, par ko viņi nav mācījušies un runājuši, ir tieši šīs vadības prasmes, ko mēs apgūstam šeit, un visas lietas, kas saistās ar darbinieku vadību, ar uzņēmumu vadību, ar iestādes vadību. Galvenais iegūms ir tāds, ka mēs esam atvēruši jaunu skolu, tās jaunā sākuma skolu, un tā kā katra lieta, ko mēs iesākam, īstenībā ir jauna lieta, tāpēc direktoru klubs īstenībā palīdz saprast, kas ir tās prioritātes un pirmās lietas, ko mēs varētu sakārtot un jau no paša sākuma darīt citādāk, lai tas rezultāts ir labāks, augstāks, un lai tiešām mēs īstenotu šo pārmaiņas izglītību mūsu skolā. Tā kā visas lietas, ko mēs runājam šeit, gan par vērtībām, gan par komandas darbu, gan par cilvēku resursu vadību, tas viss palīdz patiesībā veidot skolu vien labāku. Skola ir kā uzņēmums, kā organizācija, kas tādā veidā arī ir jāvada, jo skolā ir jābūt gan komunikācijas stratēģijai, gan mārketinga stratēģijai, gan cilvēku resursu vadības stratēģijai, gan atlasē ir jābūt līdzīgai, kā tas notiek uzņēmumos. Un ko man palīdz tas, ka es esmu šeit, to, ka man nav šobrīd tāda pieredze konkrētā uzņēmumā, savukārt dzirdot citu cilvēku pieredzes, vienkārši var meklēt risinājumus, kā to ieviest mūsu skolā. Tā kā varbūt nevienmēr tad ir jāizveido pašam savus uzņēmumus vai jākļūst par vadītāju kādā uzņēmumā, kādā konkrētā jomā, var īstenībā dzirdēt citu cilvēku pieredzi un mēģināt to realizēt arī izglītības iestādē. Man ļoti patīk, ka šeit netiek pieaicināti jau zināmie kursu lektori tik lielā skaitā, kā tas parasti mēdz būt dažādos kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, bet ir cilvēki no dzīves, cilvēki ar labiem panākumiem, ar lieliem mērogiem. Tas nozīmē arī ar lielu atbildību un sekojoši arī ar lielu pieredzi. Un no tā ir ko mācīties ar izglītībā. Es iegūstu ļoti interesantas dažādas sistēmas, kādas skolu vidē nav. Un, līdz šim jebkura uzņēmuma pieredze ir bijusi izmantojama manā pedagoga darbā. Un tieši tā pieredze padara mūsu skolas dzīvi daudz interesantāku, dinamiskāku, mērķtiecīgāku. Un es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti labi.